šo peptīdu izstrādā tādā veidā daudzumā, kāds bija raksturīgs jaunībā. Šim peptīdam ir būtiska nozīme dažādos atjaunošanās procesos. Tas pātrina brūču dzīšanu, mazina iekaisumu un sāpes, stimulē kolagēna ražošanu un veicina matu augšanu. Tas ietekmē arī smadzeņu, nervu sistēmas, asinsrites sistēmas un pat gremošanas sistēmas darbību, stiprinot zarnu gļotādu. Ar vecumu mūsu organisms zaudē spēju izmantot savas cilmes šūnas, lai aizstātu bojātās vai vecās šūnas. Tomēr, pateicoties svara peptīdam, ko dēvē par jaunības molekulu, mēs varam atmodināt šīs cilmes šūnas un atjaunot to aktīvo darbību. Tāpēc vara peptīda galvenā funkcija ir pamodināt mūsu pašu cilmes šūnas, kas pēc tam tiek novirzītas uz problemātiskām vielām, kur tās atjauno bojātos audus. Šādā veidā X39 iedarbina organisma dabiskos pašatjaunošanās procesus, atgriežot mums jaunību un veselību. Protams, ir vērts atcerēties, kas ir cilmes šūnas.